ka šī vasara būšot nokrišņiem bagāta. Par zibens sastrādātajiem brīnumiem nākas dzirdēt ik gadu, bet kā tad sevi no spožajiem zipšņiem pasargāt un vai Latvijas iedzīvotājiem maz rūp ļaunums, ko ducinātājs var sastrādāt? Izslēdzu datoru, jo man pagājuši gadu viņu saspēra lupat leveros. Telefonu, jā, televizorus noteikti, jo ir pieredze. Mums visiem mājās saspēra visus datorus, un pēc tam tas ļoti dārgi maksāja. Tā kā šodien, ja tas būtu, tad jūs noteikti vēl viņš sāk dudināt 50 km no manām mājām, kad es jau visu esmu atslēgusi. Aizveram logus, jā, tik daudz, jā, bet tādas citas laikam nē. Teiksim, kaut kādas elektropreces, ko jūs raujat ārā no kontaktiem? Godīgi sakot, nē. Nav bail? Nedaudz ir, bet tā pieredze tāda, kad vienmēr slēdzot iekšā ārā, tas arī, zinām, neērtību dara, kad ir pēc tam jāgaida, kamēr viss saslēdzās. Varbūt tas leduskapis aizmirsās ieslēgties, viņš ir iztecējis par visu māju. Tas laikam ir iemesls, kāpēc tomēr šīs bailes pārvar un neslēdz ārā. Ja ir logi daudz vaļā, tad, protams, kaut ko var aizvērt, bet praktiski nē. Negaiss ir normāla dabas parādība, un viņš šeit Latvijā pēdējā laikā ir ļoti nepieciešams, jo ir sauss. Godīgi patiešām neko pilnībā mēs nedaram. Kaut kā es nezinu, man liekas, ka kaut kas varētu notikt. Dzirdēti stāsti par cilvēkiem ar īpašām spējām, kuras parādījušās pēc saskares ar zibens spērienu, bet, diemžēl, ja zibens skar elektroierīces, nekādas īpašas spējas tām neparādīsies. Meteorologi sola, ka tuvojās silta, saulaina vasara. Un tas nozīmē, ka līdzi nāk arī pērkona negaisi, zibeņi un viss ar to saistītais. Un tā kā mēs dzīvojam tehnikas laikmetā, tehnoloģija laikmetā, tad neapšaubām zibens ietekmē mūsu elektroiekārtu darbību. Tas ir gan interneta iekārtas, viss, kas saistīts ar internetu, gan televizoru darbību, gan arī pārējās sadzīves tehnikas iekārtas, ieskaitot leduskapu. Kas tad var atgadīties, ja kādā no elektroiekārtām iespēr zibens? Protams, zibens var nest dažādas sekas. Tas ir ne tikai sabojāt aparatūru, bet var izcelties pat ugunsgrēks, un sekas var būt daudz bēdīgākas. Lai arī turpmāk varētu pavadīt mierīgus vakarus pie televizora, vai lai nebūtu jāatvadās no svarīgas informācijas, kas glabājas datorā, jāveic piesardzības pasākumi. Lai nepakļautu dažādiem bojājumiem šīs elektroiekārtas, sadzīves tehnika elektroiekārtas, būtu jāņem vērā sekojošais. Ja mēs zinām, ka tuvojās pērkona negaiss, būtu labi šo iekārtu atslēgt no tā saucamā pakalpojuma tīkla. Ja tas ir televīzijas pakalpojums, tātad no televīzijas antenas, ja tā ir ceļšķi, ja tā ir ārā antena. Ja tā ir istabas antena, tas varbūt nebūtu tik svarīgi. Otrs svarīgais moments, šī iekārta jāatslēdz arī no elektrobarošanas tīkla. Zibens ir viltīgs un var jūsu mājās ielavīties pa dažādiem vadiem, tādēļ nevajag būt slinkiem un labāk pieliekties ne tikai līdz televizora pults izslēgšanas pogai, bet arī līdz kontaktam. Galvenā lieta, kas būtu jāatcerās, saistībā ar televīzijas pakalpojumiem, televīzijas skatīšanas, ja mājās ir televīzijas dekoderis, tad negaisa laikā vajadzētu atvienot televīzijas antenu. Tas mums aiztaupīs daudz brīžu, gan zvanot varbūt uz kaut kādiem palīdzības dienestiem, vai arī nesot un izsaucot kādu aparatūras, montieri jeb labotāju. Tieši tāpat jārīkojas ar agregātiem, kas nodrošina internetu jūsu mājās. Ja jums mājās ir dators, cilvēks paņem vienkārši datoru tīklu atslēdz, bet vajag atslēgt tālāk mazdrusciņu, jo tas internets jau mūsu mājās ienāk caur, kabeļu modēmu vai citu aparatūru. Mums jāatslēdz tieši tas pirmais punkts, tur, kur tas telefona kabelīts ienāk tajā modēmā. Ja mums ir interneta pieslēgums, konkrēti televīzijas, telefona kabeļa, interneta pieslēgums Latvijas Telekoma, tad svarīgs moments ir izslēgt šo telefona vadiņu un attiecīgi izslēgt elektrobarošanu. Neesiet slinki, pasargājiet sevi, izslēdzot jebkādu iespēju sabojāties kādai no elektroierīcēm, un arī pēc negaisa neslinkojiet, neaizmirstiet tās atkal ieslēgt.